Apustuļa Pāvila vēstule Efeziešiem. 1. nodaļa. Pāvils. Pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Kristu Jēzu ticīgajiem, kas ir Efezā. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainomi viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas, Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas ir zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma, bijām izredzēti, jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota garācis, lai jūs zinātu, kādu cerību dot viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristū, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā, un visu viņš ir nolicis zem viņa kāja, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. 2. nodaļa. Arī jūs,
bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni kā visi pārējie. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš, jeb Kristus Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas, bijāt pagāni tādi, kurus tā saucamie, rokām miesīgi apgraizītie, sauc par neapgraizītajiem. Reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraēla draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem, bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi, jo viņš ir mūsu miers. Viņš abus darīs par vienu un noārdīs starpsienu, kas mūs šķīra, proti, ienaidu, atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevi abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru, lai, nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu, un atnācis pasludināja mieru jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas bija tuvu, jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie Tēva vienā garā. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kuras stūrakmens ir Kristus, Jēzus. Viņa visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam, un viņa arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. 3. nodaļa. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību man darboties jūsu labā. Ar atklāsmi man darīt zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis,
To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākām cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēlijam nākot, pagāni Jēzu Kristu līdzi kļūši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis, saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīris. Man, vismazākajam starp visiem svētajiem, dota šī žēlastība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma, jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildīs mūsu Kungā Kristu Jēzu, kurā mums, kas viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Tāpēc es lūdzu, nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ. Manas ciešanas ir jūsu gods. Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu un ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību, bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. 4. nodaļa. Tad važās slēgt sava Kunga dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicināma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerība jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens Kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet ik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Tāpēc ir sacīts, uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem, uzkāpis, ko citu gan tas nozīmē,
ja ne to, ka viņš arī nokāpis šīs pasaules zemajās vietās. Bet tas, kas nokāpis, ir tas pats, kas pēc tam uzkāpis augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam, bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdam aizvien pilnīgāka mīlestībā. Tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo savā sirdsprātā tukšībā savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva, zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mankārību, bet tā jūs Kristu neesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu vēlnam, kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnes vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem, un nebedinait Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātri sirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. 5. nodaļa. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mankārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša,
kā tas svētiem piederas. Tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jo vairāk pateicība, jo to iegaumējiet. Nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ Dieva dusmas nāk pār nepaklausības bērniem. Nebiedrojieties ar viņiem, jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība, un pārbaudiet, kas tam Kungam patīkams. Nepiedalaities neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts, un neapreibinaities ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami to Kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam Kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs, bet, kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, sev savu draudzi sagatavotams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt, kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu, jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels. Es to attiecinu uz Kristu un draudzi, bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva lai jūt bību pret savu vīru. 6. nodaļa. Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti. Tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti,
lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audzinait un pamācait tos būt paklausīgiem tam kungam. Kalpi, paklausait saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi. Pildai Dieva gribu kā Kristus kalpi no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka ik viens, ja tas dara ko labu, to pašu mantos no tā kunga, vai viņš būtu vergs vai brīvais. Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem, atmetiet draudus, zinādami, ka kungs debesīs ir tiklap viņu kungs, kā jūsējais, un ka tas neuzlūko cilvēka vaigu. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apauši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam, bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Viņa važā skaltais vēstnieks es esmu, un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas. Bet lai arī jūs zinātu, kā man klājas un ko es daru, tad par visu to jums pastāstīs mīļais brālis Tihiks, uzticīgais kalps tā kunga darbā. Viņu es tāpēc esmu sūtījis pie jums, lai jums būtu ziņas par mums, un lai viņš varētu stiprināt jūsu sirdis. Miers lai brāļiem un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu, viņa neiznīcīgajā godībā.